Bet tagad nākamais koncerta dalībnieks ir Ventspils sāls 1993. Pat labāk mācās Ventspils augstskolā, uzņēmēju darbību, strādā viesnīcā, kā arī pasniedz privātstundas matemātikā. Viņa ir viena no jaunietēm, kas piedalījās labdarības akcijas organizēšanā, sniedzot atbalstu mūsu pilsētas bērnam un bērniem. Un patreiz viņas sapņu plānā ir sava viesnīca Ventspils pilsētā. Šis cēls ir ar stāžu, jo šai konkursā piedalījās jau no 1990. gada, bet 1993. gadā aizmirst nevar. Tā saistās ar lielu temperatūru, ar māmu un skolotājas Vijas Rubīnas uztraukumiem, un šajā reizē vairāk koncentrēšanās bija uz dziedāšanu, nevis uz kustībām, kas pēc uzstāšanās beidzās ar ātru aizmigšanu mammai klēpī. No uzstāšanās Latvijas televīzijā atceras ilgo braukšanu uz Tuļieni, sarkanus krēslus, dāvanas, komiksus un savu atbildu uz jautājumu, no kurienes esi, esmu no Latvijas. Un tā ir Elīna Frīzendorfa! Sagaidām Ventspils cauri 1993! Liela klāta, Elīni! Un sveicienu arī tavam mamukam un skolotājai, protams, Vijai Rubīnai, kura šodien nevarēja atnākt. Bet Elīna, atšķirībā varbūt no citiem cāļiem, kur ir tagad aizgājuši tālāk no tās dziesmas, viņa vēl joprojām dzied. Un viņa šodien dziedās jums kopā ar Ventspils augstskolas ansambli. Un ko tu, Elīni, dziedās izstāst mums? Lūs papulīšu! Kur tev tie draugi ir? Ir! Aplaudēsim, jo viņi jau ir mākslinieki, viņi piedalījušies dažādos konkursos un visādās citādās vakarīšanās. Viņiem arī spēlēs klavieres reku, klavieru skolotāji, sangriņotāji. Nu tad, lai tev labi skaisti!